Nu, čau, draugi rakara sekotāji. Atbrauc es šodien uz Pludmalu, tur, kur bija iepriekšējā video, tie, kas seko. Pagājušajā es te biju brāli, šoreiz es atbraucu viens pats, bet nebūšu viens pats, jo būs kopā manim vēl viens rakars. Ingus būs. Ingus no Latvijas rakariem. Bet lieta ir tāda, ka viņš aizbrauc pavisam uz citu ezeru. Es viņam aizsūtīju vienu citu adresi pagājušajā nedēļā. Tur bija Duļķains, tas ir tas pats ezers. Un es viņam teicu, mēs nebrauks uz to, mēs brauks uz to otru, kur mēs bija gadu apakaļ. Jā, viņš aizbrauc uz turieni. Tā kā man tagad jāsagaida, viņš būs kādu pusstundiņu. Lēnām krāmēsies ārā, dev uz divu un meklēs. Nu, es ir pārsvīdis. Es visu ekipējumu jau sanes lejā, gaidu viņu. Bet laikam, ka Latvijas rakars, reku ieradies, ir īstais. Redz, Latvijas rakars. Sveiks. Čau, bračiņi. Kā ir? Ļoti labi. Nobraucās labi? Brauciens labs. Tani dīķi bija Duļķains ūdens? Ļoti duļķains. Tā kaut kā. Esam klāt. Esam klāt. Ko es gribēju teikt? Dev uz divu programma. Zvērs lasīs to, ko nevarēja atrast ar Excalibur. Nu, davai, tu ģerbies, es jau te tā kā pirtī. Ko tu tur skaties? Uz meitenēm pēc tam paskatīsies. Viņš man atveda austiņas, jo Rimcimcies pasūtīja austiņas, bet tās vēl nav atnākuši. Tad viņš man iedos šitās lielās. Viņš ir saģērbies, austiņas uzlicis, uzmetis anteni. Es eju lejā, es pieliku baltās ausis, boju glābu šancē. Vienīgais mīnus man nepatīk, ka ir tas taisnais pieslēgums. Varēja būt tas līkums, tā uzreiz palaiž te garām, bet nu, tāds garš tas furķis ir kā citācija. Bet, nu, ir zem ūdeni un redzēs, kā būs ar šitām.
Kā tev iet? Paskaties, ko es atradu. Es nu sāku domāt, ka tā ir kaut kāda granāta. Un tas ir kaut kāds svarcēlājums. Atnāca līdz mašīnai, iztukšoja somiņu. Kaut kāds farbumbi izraka. Pudeles, maiss pilns. Bet, draugi, es ies apakaļ tulīt. Iztīrīju somiņu, bet šitā mums kaut kas ir. Te ir baigi smuki iekšā. To mēs parādīs pašas beigās. Uzreiz ne, jo es tulīt tās padzersies tēju, jo sauks muti no to sauso gaisa un piļīs apakaļ. Ingus rokās. Kā tev iet, Ingus? Pilsa kapiķa. Ir labi. Daudz kaks, bet ir labi. Es lienu apakaļ. Jālaižas lejā. Dviela arī izcēla ārā. Jāuzliek te. Es te nosmēries miltim kakam izlādē mašīnā. Lienam apakaļ. Jāmauc tur tālāk, kur viņi peldās. Ir jābūt tur vēl kaut kam. Lienam ārā. Lampiņu dabūju. Bišķiņ nosala. Nepilns 2 stundas. Pietiek šodien.
Ielīd iekšā, kad saulīt spīdēja. Un izlīd ārā, ka lietas līst. Bet es dabūju baigo lampu vecais. Un es tikko atradu baigo grecenti pat apakšā. Bet man gaiss beidzās. Šo, es beidzu nost, es iet uz mašīnu. Tu vēl roka. Tad tu ir tas, kas man tur satuļķoja. Es peldu savu, ko tāds satuļķots visu laiku. Neko neredz. Hei, tu nost. Labi, draugi. Lienam ārā. Patīrījuši ir. Gredzentiņi ir. Oi. It kā silts, bet tik ilgi paliek augsts. Izlīd no ūdeni mēs riteņbraucēju veselu čopu, jāsasveicinās. Nolik visu ekipējumu. Reku trakais rākārs Inglis, ko viņš sarāk. Kā, laid man, es no šitās puses. Ko tu te salasīji? Vizulīts, autiši. Pudeļi attīsāmies. Jā, tas arī tāds var uzspraust virsū, ko tev? Jā, tas ir kaut kas no Termometri. termometra. Jo es arī izraku termometri. Hiesiņi arī kaut kāds. Tas kaut kāds iekšējais ir bijis kaut kur. Tā, korķīši. Baigi maz, tu tur sūdīgi roka. Jā. Kas tev ir? Nemāk? Skatījos uz meitenēm. Uz kurām? Tur bija. Tu te nestāsti, te veči tikai tagad paliekuši riteņbraucēji. Tie neviena. Galvenais, ka ielīd ūdenī un saulspīdē lien ārā, apskaties, lietas līst. Jā, lietas līst. Parādīs jums, ko mēs bišķiņi iztīrīja. Lampa. Mēs jau šitos visus te atstās, es tikai tu lītas tā saliku, lai Ingusam šitas patīk. Tas tev, Ingus, lai tev ejot pa lēdu, no bons. kājas neslīd. Vot. Buņģiņš. Visāds kaks. Alumīnijas. Šito vajadzētu paņemt. Šis ir kaut kāds svarcelšanas bumba, ne? Tā ir. Kas tas ir? Smoks? Kelle. Vot. Un lietas līst. Labumiņas es parādīšu mājās. Tu jau redzēji, ja? Es redzēju. Baigi fēni labumu. Vajag feinē. Ienīra šitām baltam austiņam, viņš man pagaidām atstās, man atnāks vēl viens. Dzeltens, te redzēs, kurš būs labāks, tās paliks mana, ja? Jep. Labam draugam. Nelasmēr ir rokas. Kas? Labs, cik tur ir kilogramu? Kaut 10? Kad 10 kilogramu. Es iedomājies, es viņu tā kā pacēlu, es tā uzreiz uz gruntu nokrīt. Es viņu nācu ārā pa tam trepēm vispār. No, labi, draugi. Beidzam nost, Ingus, tev ir ko teikt uz beigām? Nu, Es pirmdien brauks agal šurp, ko tu brauks agal? Nebrauks. es domāju, ka izlaidīšu, bet es noteikti skatīšos priekš nākamās reizes. Davai, viš, kur tu izlaidīs? Šito nākamo reizi, kad tu brauc? Nākamo reizi. Es domāju, tu atbrauks, izlaidīs atpūtas krēslu un skatīsies, kā es dirst. Ko es varu. Labi, tā kaut kā. Pa ilgām laikam satika to veco trako draugu, ja? Jā. Tāli jau dzīvo, cik tu ir no manim 300 300 kilometri, jā. Bet nu šitā mēs var parakt. Nu nav ko, paldies par atcienu. Paldies tev. Ka sastādīja kompāniju, pasargāja mani. Tā ir interesantāk, es zem ūdeni to vismaz. Paldies. Jā, Skatīties uz ko tie tur atnāca teica? Haiziv. Haiziv. O. Burbuļi uzpēldi šie sabijās. Protams, haiziv elpo zem ūdeni. O. Labi, slēdzamies nost un slēdzamies klāt pie, pie labumiem. Te arī ir man tie smokumiņi no šodienas draugi. Ko es varu pateikt? Šito atved mājās, pārējais kaks samet konteinerā, bet ar melo ķēvu programmu Zvērs zem ūdeni devus 2 Exkalibram no mugura. Tur vēl ir ko darīt, draugi, tur vēl ir ko darīt. Sākam pa biškam. Patroniņi, sviniņi, pildspalvu, studentu pildspalvu. Šitāds viņiem vienmēr, šī jau nav pirmā viņiem tie studenti, ka viņi ir viņi tās cepurītes pasūta. Un aiz cepurītēm tā viņi izpild kaut kāds misijas, plikiet, peldēties, tā parakstās. Tā tur vēl kaut ko, nu visāds brīnums. Un tā viņiem tāds pildspalviņas, nezinu, rakst. Šitā izpeldējusies ir. Tā, vizulīts, kaut kāds bļembaks, labi, ka nav suņu medaļons, tā jau Mareks man atkal noēsti. Kaut kāds uzbūrds. Atslēdziņ, kapeiks, te man kaut kāds 26 kronas dāņi. Šite, nezinu, kas tas apaļais, jūrnieku podziņi, čūskiņi, bet man liekas, ka bižuks, es viņu pētīju, nevarēju atrast. Auskars, šitas vispār knap skanē, bet paņēma. Paskatās, kāds kakuts uz devus šitie te, kuriem šitie atvērtie.
Šitā vaļā ir, viņi neskan, viņiem vajag tas lauks, lai kopā. Tā, šito uz acis paķēra. Es jums tur viss nevarēju parādīt video, tad tas video būtu garš, bet uz acis šitā gulēja, es domāju, kas tas pat tāda, pēc nobrauca devus pāri neskan, bet viņš ir tāds plasmasīgs. Ar visu kājiņu. Es kā pacēlu hejā auskars. Tā, ķēdīt. Domāju, ka 300 zelts varētu būt tas 8 karātnieks, tas zeltenīgs. Nē, bēniņam kādam smuku ķēdīt tauriņš. Nāk mājās. Labi, gāri nevilks garumā. Sāks ar šito. Šitas bija pēdējais riņķīts pie paša laipa. Es jau domāju, es tā patīrīju, ka paliek uzreiz dzeltens. Es domāju, nu ir otrais. Nē, nu nevaru jums teikt vēl priekšā. Es domāju, nu ir. Kaut kas iekšā bija rakstīts, kur ir. Kaut kas iekšā bija rakstīts, draugi. Un kas tur bija? Tur ir rakstīts Pilgrim. Ai, ne, šitā tev, kaut kāda, nu jūs zini, tur ir Pilgrim. Un Pilgrim ir viens no bižotērijas ražotājiem, viņam baigi labēji ir sudrabnieki ritīgi ilgspīd, un šitas ir bijis tā kā zeltnieks noteikti. Nu, ieskaitīs, riņķīts, ekskalibram pa pēdam. Tā, šitādu riņķīti atrada. Sāks ar šitādu riņķīti. Jūs paskatās, viņš bija galīgi melns ar tādu krevelu virsu, ka nokasīja, paskatās vēl, viņš tur ir galīgi sagurs. Iedomājies, es pat piedzīmes noteikti nebija, ka viņš jau bija iemests tajā ūdeni, jo tas ir tīrais saldūdens un šitā sēst sudraba, reku 925. provīta, es jums bildīts pieliks, hejā, nāk mājās, sudrabiši. Nākošais, šitais, es jau jūtu roku smags, paskatās, atkal sudrabiši, atkal krēveli, atkal savus 40 gadus tur guļ. Es vienreiz atradu vienu gredzenu, kas bija 19 gadus, nu tas jau ir kaut kāda 8 gadu apakaļ, nu jau būtu kaut kāda 25 gadu gulējusi. Es atradu tādu interesants vārds, bija iekšā tāds, tas nebija Dāņas Facebook atradu, un tas bija viņa, vīrs bija lecis tur un pazaudējis. Tā arī šitie tur ir pazaudēti. Bet, jā, ko es varu pateikt? Laulībnieks, tas ir sudraba laulībnieks. Tanī laika viņiem bija modē noteikti viņi, jo tur ir vārds iekšā, pie to mēs vēl atgriezīsies. Bet, draugi, jūs apskatās, kā es saku, Barbara Streisand jāuzdzied programmas zvērs. Paskatās, kas tur ir, 333, Dānijā tais nevis 375, tas ir Latvijā 9 karātā, Dānijā tais 333, 8 karātā. Pats svakākais zelts, it kā, pats švakākā pro, bet zelts ir tas pats, tikai viņš ir mazāk klāt šitam gredzenam. Zelts nemainās, tikai mazāks, lielāks maisījums, bet ir, draugi, laulībnieks. Nu, neko citu jau te nevar atrast, ka tikai Dānijā laulībnieks. Man patīk tas komentārs, ka man iepriekšējā video viens uzrakstīja, paldies, superveič, man patīk, ka jūs tā kā Pauļīgs nemet sev Rižīgs priekšā. Un šeit tev es teicu, mums bez scenārija. Rižīgs pats atnāks un ir, bet es biju ienīrs baigi tālu. Ko es varu pateikt? Es teicu, atgriezīsies pie abiem šitiem gredzeniem. Draugi, tur ir baigais čāls bijis, tad ir ciemātā. Blin, šitas laulībnieks ir Hendriks Pazak. Tad viņi bija uz reses un apskaties uz rādītāju pirkstu. Hendriks ir bijis. Un šitais laulībnieks arī, kur ir, tas rokas, te arī iekšēji Hendriks. Iedomājies, Hendriks ir bijis pirmais čāls ciemā. Viņš tur viss saprecējis. Un kā šķirās tā met dīķi. Tagad pats galvenais. Uzmetīs uz svariem šito smukulīti. Cik tā mums tur rādīs? Man liekas, ka bija 4,8. Jā, draugi, 4,8, tā kā no gaisa, 8 karāti. Sudrabiņi kopā, kaut kā 9,5, bet tie galīgi sakusuši. Ko vēl es, draugi, gribēju izdarīt? Man ir dimanta testerīts, jau uzsildīts. Te ir akmens iekšā, un te ir 3 akmentiņi. Tūlīt mēs pārbaudīs. Kā te viss notiek? 2 lampiņas deg uzsildīts. Šitas ir jāuzliek līdz 4. kubiciņam. Ar šito spicumiņu nedrīkst trāpīt uz dzelzi. Jātrāp tieši uz akmentiņu. Tā, draugi, tā pievilks tuvāk. Interesantākais brīdis. No. Ir, draugi! Īstie briļuki, nekāds faļšīvku labais, ņemam ciet. Tas, ka aiziet līdz galam, kur ir šitā, aiziet līdz galam īstais, līdz pusēji mākslīgie, bet ir. Es domāju, ka viss 3 nemocīs. Tā, un paskatīsies tajos laikos, ko viņi darījuši ar šitiem te brīnumiem. No,
pavalkam šī tā, lai jūs redz, ja pieliks pie dzeles, viņš skan, viņš jāliek tieši uz to akmentiņu, lai pagaid. Un šitais mums ir kaut kāds stiklišs, draugi. Re? Pēc būtība, ja viņam caurumi šikavišs spīd, to gaisam caurlauž, bet nē. Re? Paģelkā. Nu, ko es varu pateikt? Liels paldies, ka noskaties līdz galam. Es vēl tur atgriezīsies. Mēs esam Bračku vēl turnīrs. Bračkam šoreiz bija jāstrādā, bet mēs tur dos virsū, jo Ekskalibram pēc pēdām šitik daudz atradumu. Blin, viss vietas jāpārpeld. Ko es varu vēl pateikt? Devus 2 programmu Zvērs tiek vēl pieslīpēt. Būs viņi gatavi, es jums pastāstīs, izstāstīs, parādīs. Bet liekam īkšķīt uz augšu, rakstam komentārus, padalāmies ar video. Tie, kas to piesakojam, jo tālāk tikai vienīgi būs interesantāk. Un satiekamies jau nākošajā video. Čau visiem!